Action, ja? Action. Sveiciens skatītājiem. Ja tādi mums ir. Labi, sākam vēlreiz. Sveiciens skatītājiem. Mēs esam Road Racing, vairāk gan šie divi kungi. Protams, mūsu founders un owners Roberts Roda, CFO un CMO Valdis un CCO es. Un, mēs esam izdomājuši, ka mēs filmēsim vlogus. Tāda traka ideja bija šim kungam, manuprāt. Jā. Es esmu nostājies vienkārši pārāk daudz YouTube, lai izdomātu to, ka vienā brīdī ir jātais arī kaut kas pašiem savs. Un ņemot vērā, cik to mašīnu daudz ir, tad vienā brīdī laikam ir loģiski sākt to darīt. Man atkal tas viss pilnīgi svešs. I go with the flow, jā. Šis viss ir, lai iemācītu Robu staigāt ar kameru. Jā, mums vēl ir Strasdiņš, viņš šodien šeit nav, bet viņš ir visos video, viņš būs. Viņš tur ir. Viņš būs vairāk nekā Valdis vai pat Robis iespējams tajos video. Robi, kas ir Road Racing? Tā, lai cilvēki, kas ir ieslēguši, saprastu. Road Racing ir autosporta komanda, kas sākās tikai ar manis un Valdu pa lielam, ar vienu braucēju, pēc tam ar diviem, jo mums ir 7 laikam, un 5 mašīnām un vairākiem čempionu tituliem pēdējo 3 gadu laikā. Tā kā mēs esam autosporta komanda, kas nodarbojās ar visādām parastām mašīnām, sporta mašīnām, īpaši ātrām sporta mašīnām un entuziastu mašīnām. Jā, ir taču arī vesela kaudze ar vecām mašīnām, kuras mēs laiku pa laikam parādīsim, kas ir mūsu. Jā, un mēs gribam parādīt savu backstage. Behind the scenes, bet tas mūsdienīgais. Jā. Kā mēs pie tā nonākam, varbūt ne fancy skaistos gabalus tikai, bet arī problēmu gabalus, kā parastā vietā var parastas mašīnas kļūt par reiskāriem. Jo tas, ko skatītāji parasti redz, ir tikai, ka mēs riņķojam pa trasu un ir sabūvēts telts, bet patiesībā tur tam visam aizmugurē ir ļoti liels darbs. Ja pamatā visi redz tās 3 dienas vai 2 dienas, ko mēs esam Biķerniekos, Pērnavā, Poznaņā, Kaunijā, jebkur, doma ir, lai rādītu arī to visu, kas notiek tās 3 nedēļas pirms tām un pēc tam, un ziemā, un ar citām mašīnām, un pārējo dzīvi, un visu iespējamo. Un mēs esam bijuši jau Pērnavā. Jā. Esam aizvadījuši pirmo posmu notikumiem. Jau bija testi. Bagātu, jā, bija testi, Pērnava. Gatavojamies jau nākamajām sacensībām. Un tā, lai vienkārši jūs neiemestu tā kā augstā ūdenī, ka jūs sākat skatīties un neko nesaprotat, tad pats sākums mums būs no pirmās dienas Pērnavas testa, un tālāk jau aiziesim kronoloģiski tālāk. Un atpakaļ arī? Un atpakaļ, jā, mēģināsim arī parādīt pirms. Mums ir diezgan daudz safilmēts, un tagad mēs to visu liekam arī kopā. Jā, mums sākumā likās, ka mēs neko daudz nenofilmēsim, bet tad mēs esam sapratuši, cik mums ir. 400 gigabaitiem. Jā, mums ir 400 gigabaiti vienkārši safilmēti pirms tam, kad mums vispār vēl bija montētājs. Atnāc, šis jaunietis ir cilvēks, kurš būs aiz kameras un dažreiz arī Pamāja kamerai. Tu zini, tu pats viņu tur noliki un kopā mēs mēģināsim jums parādīt to, ko dara Road Racing šogad. Tā kā aiziet.